un ka jūs visi esat šeit, lai piedalītos mūsu sacensībās, kuras mēs tūlīt atklāsim. Un pirmais vārds šajā pasākumā ir mūsu universitātes rektoram, akadēmiķam Ivaram Knētam. Labrīt, visi gudrie, asprātīgie, inovatīvie, nākošie inženieri. Visi tie, kuriem nenāk miegs. Es novēlu jums veiksmi šodien šajās sacensībās un jums veicās arī turpmāk studijās. Šis pasākums jau tagad rīkot 7. reizi pēc kārtas un rīkot ar Best Rīga. Best, tie, kas nezina, mēs esam Board of European Students of Technology, jeb Eiropas Tehnisko universitāšu studentu apvienības pārstāvniecība Latvijā un Rīgā un Rīgas. Un kaut gan gadu gaitā sacensību noris ir mainījusies, bijuši dažādas kategorijas, tomēr šodien sacensības notiek 2 kategorijās, tā ir konstruēšana un situācijas analīze. Pirmā kategorijā ir situācijas analīze, kuras uzdevums ir izstrādāt sadarbību ar uzņēmumu kurā dalībnieki pētīs reāli pastāvēšu problēmu, ar kuru uzņēmums saskāras dalībnieku. Tāpēc, skatoties attēlā, pie 42 metriem braukšā, skatoties attēlā, mēs kas bija šo punktu atradām. Konstruēšanas uzdevums savukārt tiek veidots sadarbībā ar Latvijas